Čau visiem! Šī ir pirmā video dienas grāmatas sērija par Mercedes. Cik šādas sērijas būs, ir atkarīgs no tā, cik ilgi manā īpašumā būs Mercedes. Sākumā šaubījos, nebiju plānojis filmēt, bet pēc tam, kad sākās jau remonti, nodomāju, ka varbūt kādam šāda veida saturs interesēs. Varbūt kaut kas noderēs. Un runāju par saturu. Ja jums interesē šāda veida saturs, varat abonēt šo kanālu, varat abonēt tehnisko kanālu un tehniskās vēstures kanālu. Ir arī Instagrams, Telegrams un TikToks. Linki, saites būs apakšā aprakstā. Šis ir kreisās puses suports. Stāvoklis ir aptuveni tāds pats kā labās puses suportam. Parasti es mainu bremžu suportus jaunus, bet šajā gadījumā tā kā nebija bremžu remonts nemaz plānots. Bet viņš ir vajadzīgs, tā kā bremzes bija, var teikt, kad ieklemējušas. Un ņemot vērā, ka suports ir tīri labā stāvoklī, tas ir oriģinālais Mercedes, vēl Lukas ražojums, Mercedes zīmīte, uzraksts Lukas. Viņš ir aprūsējis, bet viņš nav sapuvis. Un pats galvenais ir cilindrs, kur staigā virzos. Virzos ir labāks šeit kreisajā pusē nekā labajā pusē. Labajā pusē vairāk aprūsējis. Arī nevienmērīgi, bet rūsē tomēr vairāk. Bet cilindrs šeit ir labs. Ir redzams diluma pēdas nelielas. Un tādas būs jebkurā gadījumā. Visvairāk diluma pēdas ir uz to pusi, kur ir vislielākā slodze. Loģiski. Iztīrīju šos te kanālus, kad nāk gumijas, gan pati blīvgumija, gan arī putekļu sargs. Labajā pusē bija vairāk rūsas, šajos kanālos šeit mazāk. Un tagad likšu kopā. Suporti tiešām labi
Tas visdrīzāk ir pateicoties tāpēc, kad auto ir ievests 2017. gadā no Vācijas un ir maz braucis par Rīgas ielām, cik es saprotu, un Latvijā kopumā. Tāpēc arī tas stāvoklis tam detaļām ir daudz labāks. Un šādu var arī tomēr nemainīt, jo uzliekot mūsdienu ražojumu suportu, var būt tā, ka viņš kalpos daudz mazāk. Kaut gan līdz šim, cik es esmu licis jaunas suportus, pārsvarā kaut kādas esenes vēl TRV, tad daudz maz jau viņi kalpo. Vismaz manā lietošanas laikā neviens nav īsti baigi salūzis. Iesmērēšu šeit kanālos plānā kārtiņā, lai tur arī nekas neveidojās, nekādas rūsas vairāk. Izmantoju šādu smēri, ļoti laba, diezgan bieži viņu izmantoju suportiem. Arī jaunajiem iesmērēju putekļu gumijā iekšā, lai atgrūž mitrumu, ja gadījumā kaut kas tur tiek. Un arī pašu cilindru var iesmērēt. Šī te smēra no bremžu šķidruma nemazgājās nost. Tāpēc viņi ir vērtīgi, viņi ir noturīgi. Un tagad grūtākais putekļu sargs. Likšu vispirms putekļu sargu, tāpēc, kad izmantošu internetā redzamo metodi, YouTube un visādos citos resursos var atrast, kur ar gaisa palīdzību liek virzuli. Un tagad iešu ārā. Vēl ir pats virzulis ar nedaudz jāiesmērē. Un arī pēc tam no iekšas parasti kaut ko iesmērēju, vai nu šo pašu smēri, vai nu arī kādu citu smēri, lai viņam mazāk rūsi te rodās. Tāpat, ja viņš sarūsies, nekur viņš nepaliks, bet vismaz ilgāk būs dzīves. Pirms uzsākt virzu ielikšanu, tomēr ar kaut kādu VD40 vai tam līdzīgi vajag uzslapināt vēl šeit gumiju, kas nāk iekšā, labāk tomēr viņš. Un pašu virzuli arī var bišķi. Šajā metodē ir diezgan uzmanīgi jārīkojās, jo ir iespēja, kad ar šo te virzuli var kā minimums saspiest pirkstus. Tāpēc ir jāstrādā ar gaisa padevi un turot pašu virzuli. Un arī tad nav garantijas, kad kaut kas nenotiks. Bet princips ir apmēram šāds. Nav ļoti viegli, bet vieglāk nekā ar vēršanu vērt virsū, kā parasti agrāk to darīja. Un līdz galam. Viss. Un pirksts arī veseli palika. Točni veseli. Tad iesmērēšu iekšā, bet smērēšu šo pašu, jo viņa ir noturīgāka, viņa arī termoizturīga ir. Līdz ar to viņa tur ilgāk būs, jebkurā gadījumā. It kā jau man arī šie suporti
nav paredzēta ilgtermiņam. Savā ziņā bija plāns mainīt visus 4, bet tā kā viņi izrādījās tik labi, tad es viņus varbūt nākamgad noņemšu, nostrūkošu, nokrāsošu, varbūt uz pulveri pat aiznesīšu. Un tāpēc, lai tad ilgāk tas viss saglabājās dzīvs, tad labāk šeit ir iesmērēt. Un vēl vajag iesmērēt starp putekļu sargu un cilindru šeit. Nu, visi riņķi varbūt nesanāks, bet lielāko daļu. Principā varēja arī pirms tam pašā gumijā nedaudz iesmērēt. Vienīgais varbūt ir gaisu, tad tas viss iziet ārā. Tā lieko no gumijas var noslaucīt nost, lai nekrājās putekļi. Principā gatavs uzstādīšanai. Bremzes abās pusēs ir saliktas, atgaisotas. Gaisoju pēc šām ieteikumu uz paštecis principu, jo šitiem meršiem tā varot atgaisot, un tā arī izdevās. Palaidu vaļā ventilu, lai tek ārā, kādas minūtes, 10 varbūt. Aizskrūvēju ciet, pielēju šķidrumu, tieši tāpat izdarīju otrā pusē, un bremzes atgaisojās. Pie reizes šeit izpūta ar vasku,
abās pusēs. Šeit ir vaska izpūta, jo virsbūve ir afigēnā labā stāvoklī salīdzinoši, un lai viņi tāda ir ilgāk paliktu, tāpēc šeit izpūta ar vasku. Tagad lieku klāt riteņus un laižu lejā. Ar riepām man paveicās, tā kā nebija plānojis ziemā braukt, riepas ziemas nebija sagādātas, bet tā kā plāni mainījās un tagad ir jābrauc, tad nācās meklēt ziemas riepas. Atradu mazlietotas. Cilvēks bija nopircis, uzlicis, sapratis, ka nedara strīķē viņam. Un šīs te pārļauj. Pār 120 eiro plus 30 eiro montēšana sanāca nopirkt šādu te komplektiņu. Protams, viss 4 vienādas. Cik ilgi es viņām braukšu? Mēs vispār Mercedes ziemā braukšu, tas ir cits jautājums, bet mašīnai jābūt ierindā. Priekšējie bremžu diski ir katastrofālā stāvoklī, būtisks nodilums un spēcīgi izrūsējis metāls, var teikt, ka izpūs. Kreisajā pusē bremžu kluči ir biezi, domāju, ka tuvu jaunu stāvoklim, bet tā kā viņi ir uzlikti uz diezgan jau sadiluša bremžu diska, tad ir tādas fāzītes nodilušas, iedilušas pēc diska. Redzēt. Labajā pusē nostrādāja bremžu nodiluma sensors, parādījās paziņojums borta datorā, un pēc redzētā spriežot, visdrīzāk kreisajā pusē bremžu kluči ir nodiluši bijuši daudz vairāk, un tāpēc ir uzlikti jauni bremžu kluči uz ļoti sadiluša bremžu diska. Pēc viņiem tā neko diži daudz spriest nevar, jo detaļas pūst diezgan ātri. Šeit var redzēt, kad ir diezgan būtisks tāds, arī var teikt, puveklis. Principā tāds pats arī ir šiem, kaut gan acīm redzami šie ir jaunāki. Virzuļi ir, var teikt, arī diezgan katastrofālā stāvoklī. Kreisais ir mazāk rūsu, labais ir vairāk rūsu. Labais vairāk rūsu visdrīzāk tāpēc, kad braucot tieši sanāk labo pusi pa visām peļķēm, ziemā pa sāļiem un visu pārējo, arī ar ūdeni pietiek. Un arī vēl diezgan ilgi no ziemas, vēl kamēr noskalojās
ielasam ceļu no visas tā mēsla, ko kaisa sāļiem un ķīmijiem, tad arī sanāk, ka vairāk cieši labā puse. Gumijas, es šīs te putekļu gumijas mainīju vienā pusē tikai, tāpēc, ka šeit viena maza plaisiņa bija, varbūt pat viņa procesā tur ir ņemot nost ieplaisājusi. Pat, jā, tagad var redzēt, kaut gan nē, te ir plaisa bijusi jau drīzāk. Otrā pusē es nemainīju, tās bija labas, tāpat kā arī šīs gumijas es nomainīju, bet nav nekādas uzticības jaunajām gumijām. Šīs es ārā nemetīšu, abas divas atstāšu. Pārējais gan diski un virzuļi aizies uz metāla užņiem. Nākamais darbs pēc bremžu remonta un pirms ķeros klāt eļas noplūdēji no bremžu vakuma sūkņa ir atrast, kāpēc nedeg labajā pusē tuvā gaisma. Sāku sākumā ar spuldzīti, izņemu spuldzīti un ievēroju, ka šeit iekšā izskatās tā kā būtu viņa izdegusi. Kaut gan kvēldiegu tur nav, bet izskatās, kā būtu izdegusi, un es domāju, ka netaisīšu te maskarādes. Gribēju sākumā šeit no labās puses pārlikt uz kreisās puses lukturi spuldzīti, bet tomēr izdomāju, ka nopirkšu jaunu. Sākumā, diemžēl viņas nemaksā tā kā parastās kvēls spuldes, kā piemēram kaut kāds tur H7, 5 eiro robežās. Tāda laba jau tur līdz 10, bet tāds night breakers, bet šī sākās no 3,5. Tā kā nopirku, ieliku jauno, un viņa arī nedeg, un ieskatoties, viņai arī apmēram tā pat izskatās šī te vidusdaļa, tā kā būtu izdegusi. Tā kā nekas cits neatliek, kā ņemt nost lukturi un skatīties, kur problēma. Lukturi noņēmu, nenoņemot bamperi, jo daudzviet skatījos YouTubā, kad cilvēki ņem bamperus, arī čoms, kas ar mēršiem ņemās, teica, ka jāņem nost ir bampers, bet man to izdevās izdarīt bez bampera noņemšanas. Atskrūvēju tikai vienu skrūvi šeit un šeit. Tagad skatīšos šo te bloku, te iekšā ir vēl viens plasmasas tāds bloks, kurš no viņiem vainīgs nezinu. Varbūt vajadzēja sākt arī ar diagnostiku, bet kamēr man tādas nav, es sākšu ar šī te bloka atvēršanu, jo izskatās, ka viņš ir diezgan bēdīgs. Iespējams, kad iekšā ir kaut kas ticis, un tāpēc arī no mitruma ir kaut kas ar viņu noticis. Bet, kopumā priecē tas, ka Mersim stāvoklis ir pat ļoti labs. Šeit priekšā lonžerons ir vesels, nekas tas īsti nekad nav bijis. Ir rūsoši šī te kronšteina priekšējā bampera. To tā kā vajadzētu nostrūklot, nokrāsot. Iespējams, ka vasarā es tā arī izdarīšu, noņemšu bamperi pilnībā nost un šīs te vietas pārkrāsošu, nostrūkošu, pārkrāsošu, lai Mersis ilgāk dzīvo. Uzskatu, ka ir vērts ar viņu strādāt. Attaisīju Hrenona bloku, un šeit arī ir problēma. Šeit ir oksidācija. Šeit droši vien kāds celiņš ir izbeidzies, vai pat varbūt kāda detaļa. Tīrīšu nost un skatīšos. Var redzēt, ka šīs 4 kājas jau ir bijušas lodētas. Šajā pusē, otrā pusē. Otrā pusē nav lodētas, tā kā kāds jau ir taisījis šo bloku vaļā. Vēl arī redzami skrāpējumi. Šeit ir tāda vieta, tā kā būtu dedzis. Var redzēt mikroshēmas, kājas, kuras tiek kasītas bijušas, nomazgāja nost to, kas tur bija virsū, un tad atklājās, ka viņas ir jau bijušas kasītas. Otrā pusē nav, te ir rūpnīcas lodējums, kondensators šķiet.
te ir tādas diezgan dīvainas kājiņas, tā kā būtu noaugušas. Bet tā kā būtu karsušas. Jā. Celiņi visi izskatās veseli. Bloku iztīrīju, izmazgāju visus oksīdus un citus netīrumus, pārlodēju šaubīgās vietas, bet ir maza cerība, ka bloks strādās. Celiņi visi ir veseli, pārbaudīt, vai kāda detaļa nav sabojājusies, teiksim, kā šī te mikroshēma. To īsti nav iespējams. Un uz šo mikroshēmu ir visvairāk aizdomas. Pirmkārt jau tāpēc, kad ir iepriekš te lodēts bijis, un tas arī, ka šajā vietā ir plate tā kā degusi, bet īsti te dedzis nav, bet tā izskatās. Katrā ziņā cerības, ka bloks strādās, ir mazas. Vienīgais izskaidrojums būtu tāds, kad šī te pļura, kas bija iekšā, oksīdi un kas tur vēl, viņi radīja īsu savienojumu, un tāpēc nostrādāja kāds aizsarga mehānisms, un bloks tāpēc nestrādāja. Bet, jā, kā jau minēja, cerība, ka viņš strādās, ir diezgan maza. Tas būtu tikai vienīgais variants, kas nāk prātā, kas varētu būt pie vainas. Jo visā citādi viss ir vesels, kas ir uz aci redzams. Šajās te vietās ir bijusi termopasta, tā kā šeit ir, teikt, spēka tranzistori, viens lielāks, viens mazāks. Un šeit tā kā spiežās pie korpusa klāt. Te ir vēl bišķi palikusi termopasta, vai nu viņi ir tāda konsistenci jau no rūpnīcas, bet šķiet, ka viņi ir sakautusi diezgan stingri. Tā kā pati detaļa, pats tranzistors ir uz plates pielodās, tad ļoti liela temperatūra viņam nav, bet pietiekoši, lai būtu vajadzība pēc dzēses, kā var redzēt. Tā kā uzlikšu termopastu arī, droši, un likšu bloku kopā. Ja strādās, tad viss būs labi, ja nestrādās, tad meklēšu citu bloku. Jauns šāds te bloks maksā vienā populārā internetu veikalā, kur tirgo auto daļas, tur pat 600 eiro, 580 vai 90. Čoms paskatījās, viņam kā tur ir atlaides, viņam 300 ar kaut ko. Protams, ja es pirktu jaunu, tad es prasīju čomam, lai pasūti, bet arī 300 eiro par bloku es maksāt negribu, jo sevišķi 20-gadīgai mašīnai, kurā nav tā kā restaurācijai paredzēta. Tā kā visdrīzāk, kad vai meklēšu lietot, kas man nepatīk, jo parasti es cenšos tomēr jaunas detaļas, bet šī ir viena no tādām detaļām, kur jauni nopirkt. Var vienīgais varbūt kaut kādu ķīniešu analogu, bet meklēt viņu es patreiz negribu, nav īsti arī laika to nodarboties, tā kā variants ir tikai meklēt lietotu. Viens variants pat īsti ir, jo kā agrāk jau par detaļām interesējos vienā tuvākajā šrotā, un tur varētu būt, ka ir, jo tas ir Mercedes šrots, un tur daudz diezgan detaļu ir. Ja tur būs pieņemama cena, cik skatījos, viņi lietoti maksā tur no 20 līdz pat 70 eiro, cik redzēju. Protams, 70 maksāt ar pa viņu nemaksāšu, jo tas tomēr ir kaķis maisā jebkurā gadījumā. Jo mazāka summa, jo mazāks risks, loģika. Tā kā likšu kopā, un tad jau skatīsies, kā būs. Kā jau vietās, kur ir ietekme no apkārtējās vides, šajā gadījumā no ceļa, skrūvis bija ierūsējuši šeit un šeit divās vietās, un skrūvējot ielūza iekšā plasmasā. Izmantoju vecu metodi ar gāzes degli, ar šādu te baloniņu, nedaudz pašu skrūvu galus uzkarsē tā, lai nedeg plasmasa,
Nedaudz jau viņa apvelkās, bet tikai virs kārta, un tas nav kritiski. Un pēc tam ar labām stangām skrūvēja ārā. Abas divas tādā veidā izdevās izskrūvēt ārā. Šis ir ielūzušais gals. Vienkārši metode. Cerības nebija, bet tomēr izdevās to bloku sataisīt. Aizgāja. Gar bremžu vakumu sūkni sulo eļļa. Progresē arvien vairāk. Tāpēc šis ir tas moments, kad jāķerās klāt ir noplūdes novēršanai. Noplūde ir diezgan liela, jo arī apakšā uz ģeneratoru sāk tecēt virsū. Un varbūt tas ir iemesls, kāpēc ir kļūda par ģeneratoru. Rāda, kad jāvēršās ir workshopā, bet lādēšana gan ir tā kā vajag. Ja šeit priekšpusē būtu oglīts, tad es jau varētu saprast, ka starp oglīti un rotora lameļiem tiek eļļa un lādēšana nav stabila. Bet visdrīzāk jau kā visiem ģeneratoriem oglītis ir otrā pusē. Neesmu vēl pētījis ģeneratoru konstrukciju. Vakarā vajadzēs papētīt. Bet jebkurā gadījumā ir jānovērš eļļas noplūde. Remonta komplektu blīvēm nopirku. Kaut gan tikai remonta komplektā ir viena blīve. Bija jābūt divām, bet ir viena. Bet sākšu ar to. Ir jāapmazgā viss daudz maz. Lai netiek iekšā gan ne sūknī, gan galvā, kuras ir pievads netīrumi, tāpēc pirms tam te visu apmazgāšu, cik varēšu, un tad tikai skrūvēšu nost un skatīšos, kas vēl ir jāmaina, kādas blīvas vēl ir jāmaina. Šādi gan te nevajadzētu būt. Es jau iepriekš paskatījos, ka tur O-rings trūkst. No šejienes drīzāk. Šeit gradzens arī nospiedies, bet šeit neredz, ka būtu kaut kur tecējis. Vākuma sūknim pasūtīja blīvu komplektu. Ir 3 tā sauktie O-ringi, viens šeit lielais, maziņais šeit uz asas, un vēl ir viens šeit, kas noblīvē vāku. Komplekts tika pasūtīts, un viņš arī tika nopirkts.
Šeit pat ir virsū rakstīts vakuma sūkņu blīvu komplekts, bet viņā ir tikai viena blīva, viens O-rings, šis te lielais. Mazā nav, un arī priekšējā nav. Mazo pēc koda var atrast, interkārā atradu, bet uz vietas viņi nav, un iespēja pasūtīt viņi nekādīgi arī nav. Tāpat kā ar priekšējo. Bet ar priekšējo tur pēc tā koda rādīja pavisam savādāk blīvi, iespējams, kad kāda kļūda kodos, bet, jebkurā gadījumā atsevišķi pasūtīt trūkstošos O-ringus man neizdevās. Varētu jau mazajiem šeit apakšā pēc sanitāra metodas uztīt tā kā diegu, kā pagaidu variants būtu, bet es šaubos, vai viņi izdosies veseli noņemt nost, tā kā labāk es viņu neaiztikšu. Nomainīšu to, kas ir, un jāpadomā, ko ar šo darīt. Varbūt jāņem talkā hermētiķis, kaut gan man tas ļoti nepatīk, bet kamēr es atradīšu derīgu blīvu komplektu, citu variantu nebūs, jo šeit viņš tek. Pēc noņemšanas jau varēja saprast, ka šeit viņš netecēja, bet no priekšējā vāka viņš tecēja. Vāks ir nedaudz padilis šeit tieši, ir jūtami. Pārējais gan izskatās uz aci daudz maz un uz taustu daudz maz dzīvs. Principā likšu kopā viņu ar to, kas ir, bet nākotnē jādomā ir vai nu meklēt citu sūkni, vai nu arī meklēt blīvis, bet uz šo momentu nebija no minētajiem blīviem tā, ka nemaz nav neviena nekur. Ģenerators taisa pigorus, met kļūdu. Varētu būt, ka arī akumulators, bet akumulators ir uzlādēts, tāpēc diez vai tas būs akumulators. Jāmēģinā ieslēgt funkciju voltmetru, lai paskatītos, ko rāda borta voltmetrs. Tas pirms iedarbināšu. Kļūdas nav, bet šaubos, vai viņa pazudīs. Iepriekš arī tā bija, kad nebija, pēc tam parādījās. Ir labi. Tātad algoritms bija šāds. Šādi, laikam 3 reizes 2, 3 reset, un tad darbinam. Nē, laikam tā nebūs. Vēlreiz.
Šajā pozīcijā pamainās 1, 2, 3. O ir 12,5 un darbinam motoru 14. Kļūda parādās. Kas te ir? AM. Protams, nē. Tad vajag pirmā pozīcija, ka iedegās SRS 1, 2, 3, ja, un redzēt, kā parādās. Citu variantu jau nebūs, kā ņemt no ģeneratoru. Kas vēl varētu būt cits pie vainas? Nepagāja ne pusdienu un ģenerators ir nost. Viegli nebija, ņemot pirmo reizi nost. Visvairāk izbrīnīja šāds te stiprinājums, kurš skrūvējās pie turbīnas un pie ģeneratora ar šādām te skrūvēm ar torcu. Un netiek klāt ar atslāgi, teiksim, ar šādu te. Un mazo torcu netiek klāt, jo traucē vai nu lanžerons vai nu pusrāms. Tad es to mazo spraudu šitādā te holhozā ar naglām viņu noštapēju un izdevās atvilkt vaļā. Bet, nu, savā ziņā, teiksim, Žigulim vai Ņivai ir pat grūtāk noņemt, ja nekad nav ņemts no ģenerators, jo tur apakšējā skrūva parasti ir ierūsējuši tā, kad viņu ne atskrūvēt, ne arī nofleksēt, jo netiek klāt ne ar fleksi, ne ar ko. Varbūt ar zobeni zāģu, tad vēl jautājums. Bet šeit tā kā, nu, daudz maz cilvēcīgi, arī vadu garums pietiekoši, lai varētu noskrūvēt, pavilkt ārā, noskrūvēt ārā, gan es viņu vēru no šīs puses paukšu uz šejienu, un tad tikai te izdevās viņu izvilkt ārā. Ir skaidrs, kad arī ir karteru ventilācija jāremontē, jo ir kaut kādas eļas pēdas, tomēr to arī vajadzēs savest kārtībā. Kopš Mersi liku mierā novembra beigās mainīju eļu, un mainot eļu liku Bosch filtru. Izskatījās viņš drausmīgi, šķiet, ka pakistānieši labākus izgatavo. Bet tobrīd ieliku to pašu, arī blīvītas gumijas O-ringus nomainīja no tā komplekta. Nobraucu kādus 50 km pēc tam līdz bāzes vietai. Un skatījos, ka šeit jau ir ar eļu, tā nedaudz tie ar brake cleaner jau pārgāja pāri. Šeit ar eļu sulo vāks vai nu ir vākā plaisa, vai nu arī jaunie O-ringi īsti netur. Tāpēc tā nopirku manu filtru, tie ir labi, ir izmēģināti, ir zināmi arī no čoma pieredzes. Tā kā mainīšu tagad filtru un skatīšos, kas ir ar vāku, vai nav tur kādas plaisas. Ja ir plaisas, tad arī pie viena sūtījuma pasūtīšu jaunu korķi. Ar vāku viss ir kārtībā, plaisa nav, bet O-ringi gan palikuši cieti kā akmens un ņemot nost pārplīs augšējais nedaudz mīkstāks.
bet bija plakans saspiedies stingri. Jaunais strāvas regulators ir klāt. Kā var redzēt, tad oglīšu izmēra atšķirība diezgan milzīga. Kādām jābūt un kādas ir. Tagad satīrīšu kontaktus visur un likšu virsū jauno strāvas regulātoru. Ģeneratoru saliku, kontaktus sasmērēju ar speciālo vadu silikonu, lai pēc iespējas mazāk klāt tiek mitrums. Un attiecīgi, lai mazāk vai vispār neveidojās oksīdi. Ģenerators ir gatavs uzstādīšanai. Kopš ģeneratora remonti nobraukt kādu kilometri. Un pagaidām nekādu problēmu nav. Lādēšana ir. Eļļa nekur netek vairs. Arī šeit netek. Tā kā šis mezgls ir savests kārtībā un ar to pagaidām problēmas nav un jācer, ka arī nebūs. Kā saka, ko ritu rodās. Viena problēma atrisina, nākam atkal klāt. Vienu rītu braucot uz darbu, sāka zust jauda, motors negriezās vairāk par 2000 apgriezienu. Līdz darbam tiku, pēc tam jau, kad noslāpēja motoru nedarbināja no jauna, tad atkal viss atgriezās kā vajag, bet iedegās arī džekijas šans. Kļūda bija par EGR reciklācijas sistēmu, konkrēti par šo te mezglu. Mēdz viņu šeit aizsērēt ciet, sevišķi, kad mašīna tiek izmantota sēņa režīmā, tad viss tur aizaug lēnam ciet. Tāpēc ķeršos klāt tīrīšanai, ņemšu viņu nost un mēģināšu iztīrīt. Noņēmu lāku. Cik varēja, tik iztīrīju, izmazgāju, mehānisms strādā. It kā neķerās. Bet svaigs viņš nav tomēr. Brīvkustība asē ir neliela.
ķeršos klāt nākamajam darbam, sprauslas sēžas atjaunošanai. Bija tā, kad pagājušā gada novembra beigās mainu eļu, bija aizbrauc pie čoma, uz bedres noņēmām apakšā pannu nost, nomainījām eļu, ielēju svaigu, un kamēr vāks nost, tikmēr iedarbināja motoru, lai eļa izpumpējās un lai pārbaudītu kaut kādas noplūdes, vai nav parādījušās. Un nevarēja nedzirdēt, ka viena no sprauslām laiž konkrēti šī te 4. cilindram. Pūta viņa tā, kad ar aci redzēt nevarēja, teiksim, ja paņēma šķiltavām liesmu vai kādu papīru, tad varēja redzēt, ka viņš plivinās. Pēc tam es sazinājos ar čomu, kurš ar šiem dīzeļiem ir uz tūna meršiem kopumā. Viņš teica, ka labāk nebraukt, jo tur viss vairāk piedegs un būs vēl sliktāk, nevarēs dabūt sprauslu ārā. Tāpēc es arī noliku mersi mierā un domāju, ka pa ziemu nebraukšu, tā arī bija domāts, bija paredzēts. Tad pavasarī jau aizbraukšu pie čoma un es tur sprauslas sēžu atjaunošu, jo viņam ir iespēja dabūt no sava čoma frēžu komplektu. Viņam arī ir 2 merši, viens šāds, otrs E klases ar šādiem motoriem. Protams, šis te C klases mersis ir tāds pats 4 cilindru motoru, bet E klasē ir 6 cilindru. Kodus es no galvas viņiem pagaidām vēl neatceros. Un tad tāds plāns bija. Viņš tā kā parādītu, kas un kā, un visu izstāstītu, un tad es varētu ar to nodarboties, un, protams, viņš arī palīdzēt, ja vajag. Bet tā kā radās situācija, kad paliku, var teikt, ar vienu mašīnu. Sievas mašīnai bija 2 problēmas. Viena problēma bija ar bagažnieka vāka. Tā maiņas problēma bija, jo bagažnieka vāks viņai bija bojāts uz to brīdi ar izsistu stiklu, un nopirkt vietā citu bija diezgan grūti atrast. Kā izrādās, tādām mašīnām bagažnieku vāku atrast ir diezgan liela problēma. Un plus vēl bija problēma ar motora raustīšanos, kura progresēja. Un tad es sapratu, ka palikt tikai ar ņivu ir kā ir, ka vajag vēl vienu mašīnu, tāpēc es sāku gatavot mersi. Nopirku ziemas riepas un ar bremzēm strādāju, kas jau visdrīzāk šajā video jau bija redzams. Tā, lai auto ir braucams. Un tad arī bija tas moments, kad arī ņivai bija problēma ar karburātoru. To var redzēt ņivas dienas grāmatas sērijās. Ielikšu linku apakšā, aprakstā. Un tad tieši tas moments tā arī sanāca, kad bija jāpārkāpj uz mersi ar visu šo te bojāto sēžu. Es nobraucu apmēram nedēļas 2, ne katru dienu, bet gandrīz katru dienu par 40 km dienā apmēram. Un, protams, kad arī sprauslas problēma progresēja, jau diezgan acīm redzami, ar aci varēja redzēt, ka sprausla pūš garām. Un arī šeit ir pieaudzis jau daudz vairāk nekā bija sākotnēji. Tad, kad es auto ieguvu īpašumā jūlijas sākumā, tad te viss bija kārtībā. Mēs vēl ar čomu, viņš brauca līdzi skatīties auto, apskatījāmies, noņēmām vāku, te visi apskatījāmies, te viss bija daudz maz labi. Tikai šai pirmajai sprauslai te bija nedaudz kaut kādas eļas, tā kā pēdas vai dīzeļi. Nevarēju to brīdi to faktiski konstatēt, bet tur bija slapjums. Šoms vēl atzīmēja, ka šeit viss ir ļoti labi, ka nav nekādas remonta pēdas, jo parasti šiem motoriem šeit sprauslas ņemot ārā ir diezgan pamatīgi sačakarēts, viss apkārt saskrāpēts un spiežot pret vārsta vāku. Ir pat vārsta vāks saspiests arī viņa mašīnai, tā ir bijis. Tā kā šo te vārsta vāku arī nav viegli dabūt, tad
parasti viņu vajag metināt, un tad ir tie vārstvāki tādi, kur ir tā kā mecas bikses nolāpīti metinot. Bet šeit viss ir solīdi, bija uz to brīdi. Var secināt, ka, ja kaut kas arī darīts, ir ņemts ārā sprausls, tad tas ir darīts akurāti. Tā kā tas priecē. Un pēc tam, ja nemaldos, tad augustā es biju arī noņēmis nost vāku un iedarbinājis motoru. Vairs neatceros kāpēc, bet atceros, ka tas bija, un tad uz to brīdi vēl nedzirdēju un neredzēju, ka kaut kādas sprauslas spiestu kaut ko garām. Tā kā tas no augusta līdz novembrim apmēram notika. Ja es nebūtu mainījis eļu, nebūtu ņēmis nost vāku, tad es visdrīzāk arī nemaz nebūtu sapratis, kad sprauslas spiežo, kad vāks ir virsū motora šis te un kapots ciet, tad pilnīgi neko nedzird. Nav veselīgi ar tādu braukt arī tāpēc, ka degmaisījums, protams, vairs nebūs atbilstošs. Bet, tā kā nobrauc tikai 2 nedēļas, tad nekam nevajadzētu katastrofālam būt noticis. Bija doma un bija runāts ar čomu vairākas reizes braukt pie viņa. Arī viņa mašīnai parādījās šāda problēma, ka viena no sprauslām sāka pūst. Un bijām sarunājuši, ka pie reizes tad abas mašīnas, viņš uz savas mašīnas parādīs man, kā tas notiek. Un tad arī pēc tam, ja vajadzēs, palīdzēs man, bet, nesanāca mums ar tiem laikiem, jo vēl slimoja pa starpām un dažādas problēmas bija un nesanāca man aizbraukt pie viņu. Viņam progresēja arī šī problēma diezgan strauji, un tad viņš to darīja priekš savas mašīnas jau pats bez manis, un tikai liels paldies viņam par to, ka viņš safilmēja diezgan detalizēti video ar procesu, kā tas viss notiek, kādas nianses ir jāņem vērā to darot. Un es izdomāju, ka es laikam tomēr pie sevi šeit pagalmā to darīšu. Pie viņa, protams, būtu ērtāk siltā boksā, bet šodien arī plus 10 grādi ir silts, tā kā varu arī šeit āras angārā to nodarboties. Savā ziņā tas arī ir labi, jo es iedomājos to momentu, kad es aizbraucu pie viņu uz Ogri un mēs izņemam sprauslu un ir kāda problēma, vai sprausli ir jārestaurē vai jāmaina vai vēl kāda problēma rodās, tad mašīna paliek nebraucama un es palieku bez mašīnas. Viņam arī uz to brīdi nebija neviena lieka mašīna, ko iedot uz maiņu. Pirms tam, kad mēs runājam, viņam vēl bija, bet viņam skata beidzās. Viņš līdz šim vēl nav gājis vai rezerves mašīnai skati. Līdz ar to palieku bez transporta un no Ogres tikt uz Rīgu. Priekš manis tā būtu tomēr problēma, tā kā es sabiedrisko neesmu braucis ar autobusu šķiet gadus 10, ar vilcienu pat vairāk, bet ar tramvaju laikam kādus 5 gadus. No Ogres tikt uz Rīgu un palikt bez mašīnas, nav tas labākais variants. Jo pēc tam vēl jābrauc ir atpakaļ un jārisina problēma, bet šeit tomēr uz vietas, kas tad ir ar ko braukt un var bez stresa, bez steigas nodarboties ar remontu. Tas tā aptuveni problēmas apraksts. Nodarbošos ar šo te darbu pirmo reizi. Sēžas ir pārgrieztas varstiem, dīzeļa sprauslas sēžu pārgrieztas neesmu, bet, kā saka, visam ir pirmā reize. Nopirku sev komplektiņu arī, čoms ar tādu sev bija nopircis. Pēc tam jau vajag vienu šo te 17x17 tikai, bet, kas zina, varbūt nākotnē noderēs arī citas, jācer, ka nē. Nopirku smērīti sprauslām, keramiskā šķiet pēc sastāva. Nopirku šaibas priekš sprauslām un skrūves, kā arī šos te savienojumus sanāk atpakaļ atplūdei. Jo čoms teica, ka varētu būt, ka viņi lūs nost, bet es skatos, ka viņi jau te ir metāli. Un es viņus arī nopirku metāla. Droši paliek droši. Šeit gan ir 6, tas ir no 6-cilinderīgā motora, bet paliks rezervēji. Vēl laikam ir jāpiebilst, kad
darba procesā var rasties divas lielas problēmas. Pirmā problēma var būt ar šo te skrūvi, kas notur sprauslu, tātad šīs te garās M6 skrūves. Viņas skrūves akai ir jābūt 71 mm dziļumā, ja tur ir kaut kāda netīruma iekšā. Var būt tā, kad skrūvējot skrūvi izspiež galvā materiālu un sāk tecēt dzesšķidrums šajā te akā šahtā skrūves. Un arī var būt problēmas ar vītni, jo viņām esot problēma ar vītnēm, cilvēki pārgriežot uz 8 mm, liek 8 mm skrūves. Tā kā tā arī var būt problēma. Un otra liela problēma var būt, ka nevarēs dabūt ārā sprauslu, kā viņa būs tur tā iecepusies, ka nevarēs viņu dabūt ārā. Bet vispirms ir ar kādu brake cleaneri jāsapūš, lai viņš daudz maz mirkst. Es mēģināšu viņu sākumā kustināt aiz korpusa ar atslēgu. Tas gan īsti nav tā kā pareizi, bet tas ir variants. Mēģināšu kustināt, ja viņa nekustēsies, tad ņemšu vērā čoma ieteikumus un pēc tādas sistēmas mēģināšu viņu celt ārā. Ir, protams, visādi speciāli sjamņiki priekš šī darba. Pagaidām mēģināšu bez viņiem iztikt, bet ja nevarēs, tad domāšu. Ir doma, kā var mājas apstākļos uztaisīt, var teikt, izvilcēju. Var arī nopirkt, ja vajag, jāstāsta pēc situācijas, cik būs grūti vai viegli ar viņām strādāt. Vēl šāms ieteicis, kad vajag pie reizes visām 4 sprauslām šo procedūru veikt, šīs te sēžas piegriezt. Bet es skatīšos pēc situācijas, ja strādā, tad neaiztikšu. Teiksim, es redzu, ka šeit it kā viss ir sauss, šeit arī daudz maz sauss. Šeit ir kaut kāds bišķiņš slapjumiņš, bet nekas katastrofāls tur nav. Tad, kad auto tika iegūts īpašumā, tad skatījos, ka bija tur kaut kāda eļņas, viņa izslaucīja, bet nekas tur parādījies arī īsti nav. Tur spīd kaut kas slapšs, bet varbūt tas no šejienes piešķīdis, būtu saprast. Un šeit arī īstenībā spīda, šeit mazāk. Ja tā ar gaismu paskatās, tad īstenībā viņām visām kaut kas tur spīd, bet peļķis tur nav. Jā, tur uzskatām var redzēt, ka te ir piešķīdis no šīs te sprauslas visdrīzāk, tad tur tālāk arī.
Var redzēt, ka sēža gan arī visa spīd, palika augšpusē tikai tāds tumšs. Vēl ir vairākas reizes visdrīzāk jāgriež sēža, lai visa būtu spīdīga. Un tā kā visa būs spīdīga, tad arī viņa būs piegriezta. Ir sēža spīd, tā tad ir piegriezusies. Ar to tad arī viss var likt kopā. Viss, darbs izdarīts. Garām nepūšājās.
Pēc čomi ieteikuma no vecās skrūves uztaisīja tīrītāju, iefiksēja šādas te nūtis, lai te paliek tā kā tādas asas malas, un tad ar šo vairākas reizes iztīrīja, pēc tam paliek drošāks, un jau ar vītņu griezi patīrīja ārā. Šī tā sauktā melnā nāve, dīzels, kurš, var teikt, uzdeg un paliek šāds te tā kā akmens, tā kā tādi kristāli, diezgan ciets viņš paliek, un šī ir vecā šaiba. Ir vienā gabalā, bet diezgan smagi sagurusi. Un jo vairāk šīs melnās nāves tur uzaug, jo grūtāk ir un pēc tam izņemt sprauslu. Motors ir izsilis darba temperatūrā. Viss ir kārtībā, nekur nekas vairs garām netiek spiests. Vēl var piebilst par pašu frēzēšanas procesu, kad frēzi vajag turēt pēc iespējas taisnāk. Pilots tur nav tik precīzs, kā gribētos. Līdz ar to ir iespēja, ka frēze staigā nedaudz. Un vajag pielikt un spiežot griezt pārliecinoši, lai nesāk lēkāt frēzi, lai neizrauj tādus, var teikt, tādus nesabojās sēžu ar tādiem asiem rāvieniem. Viņa var iegriezties dziļāk nekā vajag. Tur arī tas, var teikt, parametrs, cik dziļi sēž sprausla, ir diezgan noteicošs. Viņu pārāk dziļi frēzēt nevajag, tikai tik, cik vajag, lai būtu virsma taisna. Jo, kā čoms teica, tad ir ļoti liela atšķirība, cik dziļi sprausla sēž iekšā. Ja viņa sēdēs pārāk dziļi, būs arī nepareiza degvielas iesmidzināšana. Tur ir daudz lietas, kas atšķirās, tik smalki ar pats nezinu. Un jā, tajā sakarā arī var teikt, ka šis tā kā nav tā kā kaut kāda tur pamācība vai tam līdzīgi, jo ko es varu mācīt, ja es pats to daru pirmo reizi, vairāk kā ieskats procesā. Ja kāds gribēs kaut ko tādu atkārtot, tad vismaz būs apmēram sapratne, kā tas viss notiek, un tad varēs izdomāt, vai pašam to darīt, vai dot servisā. Tā kā, jā, pats esmu apmierināts, ka viss izdevās tā kā vajag.